Šodienas tēma ir ļoti nopietna par dusmām. Bet mums šeit vispār dusmas gandrīz nevienam nav. Kaut gan es klausījos kaut kādas mācītājas par šo nedēļu, kur pat izteica ļoti spēcīgs apgalvojums, ka, piemēram, dusmas ir daudz lielāka problēma nekā seksuālajie grēki, nekā vardarbība un vēl visādas lietas. Tā kā bija ļoti interesanti, kāpēc viņiem ir tādi pētījumi. Bet dusmas ir ļoti degradējušas un iznīcinošas, tās ir bīstamas. Un kādu postu patiesībā dusmas nodara mums un apkārtējiem cilvēkiem. Pēc Mind Your Anger aptaujas datiem gandrīz trešdaļa aptaujāto apgalvo, ka viņiem ir tuvs draugs vai ģimenes loceklis, kuram ir problēmas kontrolēt dusmas. Iespējams, mēs visi varētu pacelt rokas. Yep. Vairāk nekā katrs ceturtais cilvēks apgalvo, ka reizēm uztraucas par to, cik dusmīgi viņi mēdz būt. Katrs piektais cilvēks apgalvo, ka ir pārtraucis attiecības vai draudzību ar kādu cilvēku tā iemesla dēļ, kā viņš ir uzvedies, kad ir bijis dusmīgs. 64% respondenti pilnībā piekrīt, ka cilvēki kopumā kļūst aizvien dusmīgāki. Pasaulē cilvēki kļūst aizvien dusmīgāki. Un cilvēki, kur ir ātri sadusmojās, biežāk smēķē, un nedomāju, ka smēķēšana tikai problēma ārpus draudzē ir problēma. Lieto alkoholu, un viņiem ir gandrīz 3 reizes lielāka iespēja, ka viņi piedzīvos sirdslēkmi nekā mierīgākiem cilvēkiem. Stresa hormoni var palielināt sirdsslimību riskus, sašaurinot asinsvadus, izraisot asins recepļu veidošanos, kas var bloķēt sirdi un tā tālāk. Vienmēr sakot, dusmas mēdz nodarīt milzīgu kaitējumu mūsu veselībai, mentālai, fiziskai, garīgai un visādi savādāk kaitēt mūsu attiecībām ar cilvēkiem. Pāvils saka, ka dusmās grēkot ir vecā cilvēka dabā, bet jaunā cilvēka dabā ir šīs dusmas noslēpēt. Dusmas mūs iznīcina. Dusmas iznīcina mūsu attiecības ar Dievu un ar cilvēkiem, un tāpēc mēs šodien apskatīsimies, ar ko mums ir jāpārstāj darīt, kas mums ir jāpārstāj darīt, ko mums ir jāsāk darīt, un kas ir tā motivācija, kāpēc pārstāt darīt un kāpēc neturpināt to darīt. Okay? Mēs šodien, ja jūs atceraties, pagājušajā reizē mēs apskatījāmies uz meliem, kāpēc nemelot, kāpēc teikt patiesību un kur lai es rodu to motivāciju. Šodien mēs apskatīsimies to pašu tikai saistībā ar dusmām. Efeziešu vēstule 4. nodaļa, 26. un 27. pants būs būtībā šie panti, kurus mēs šodien apskatīsimies. Protams, daudz cits paralēli raksturvietas, bet saistībā ar Efeziešu vēstuli, jo mēs ejam cauri Efeziešu vēstulē. Jūs zināt, ka mūsu tulkojumā ir rakstīts tā, standarta: dusmās neapgrēkojieties. Tas ir tas, ko mēs jau no galvas bijām iemācījušies. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmoties. Bet precīzāks tulkojums, un to mēs ieraudzīsim, tas ir gan jaunajā tulkojumā, Glika tulkojumā arī bija līdzīgi visos angļu tulkojumos un arī oriģināla tulkojumā. Tur ir rakstīts: esiet dusmīgi un tomēr negrēkojiet. Tas ir tas, kas tur ir rakstīts oriģināla tekstā. Esiet dusmīgi un tomēr negrēkojiet. Neļaujiet saulē norētēt jūsu dusmās un nedodiet vietu vēlnam. Un šeit ir 3 lietas, ko es gribu ieraudzīt. Viņš saka, esiet dusmīgi un tomēr negrēkojiet. Jo mēs nevaram noliekt, ka dusmas ir emocija, kur mums devis ir Dievs, un mēs būsim dusmīgi daudzos un dažādos veidos ikdienā. Tas vienkārši tā ir. Esiet dusmīgi, bet negrēkojiet. Jeb tad, kad tu esi dusmīgs, negrēko. Otrā lieta, kas mums ir jāsāk darīt, neļaujiet saulē norētēt jūsu dusmās. Un šis nozīmē, jo tā doma jau ir tāda, Pāvils pieņem to, ka mēs dusmosim. Tikai, ja tu dusmo, tad pārliecinies, lai tās dusmas neievelkās dienās, nedēļās, mēnešos, nedod Dievs gados, jo tas pāraugs rūgtumā, nepiedošanā. Bet, ja tu dusmo, tad pārliecinies, ka tu neļauj saulē norētēt, pirms tu aiziet gulēt. Un tas pamatojums šeit, kāpēc, lai es to darītu, jo pretējā gadījumā, ja mēs to nedarīsim, grēkosim, kad būsim dusmīgi, iesim gulēt dusmās, tādā veidā mēs dodam iet vēlnam. Es gribēju jūs ieraugot, tas, ko Pāvils saka, to skaidrojumu. Un mēs ļoti labi zinām no Jāņa evaņģēlija 10. nodaļas, 10. panta, kas ir rakstīts, kāds ir Sātana mērķis. Viņš ir nācis, lai nokautu, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Tas ir tas, ko Sātans grib.
Un ja mēs neklausām tam, kas ir rakstīts, mēs dodam iet vēlnam, un tas ir tas, uz ko mēs šodien paskatīsimies, jo dusmas ir dabīga reakcija. Okay? Mums nav jābaidās no tā, ka mēs dusmojamies, jo Dievs mums ir devis šīs emocijas. Jautājums ir tikai, ko mēs darām ar šīm emocijām, jo mēs zinām, ka Dievs dusmoja, Jēzus dusmoja, Dieva vīri dusmoja, un mēs dusmojam. Es, protams, nedusmoju, jo es esmu mācītājs. Protams, kad es dusmojos. Apskatīsimies par Dievu. Neviens, lai jūs nepieviļ tukšām runām, Efeziešiem 5. nodaļa pēc brītiņa. Jo šādu lietu dēļ Dieva dusmas nāk pār nepaklausības bērniem. Mēs redzam, Dievam ir dusmas, kuras nāk pār nepaklausības bērniem. Dievam ir dusmas. Jēzum. Un Jēzus farizēju un rakstu mācītājus uzlūkoja ar dusmām. Jūs iedomājaties, Jēzus paskatās ar dusmām, un viņu sirds cietības dēļ noskums. Viņš saka tam cilvēkam, izstiep savu roku. Un tas to izstiep, un viņa roka atkal kļuva vesela. Tas bija gadījums, kur Jēzus atkal sapratā dziedināja, par ko mācītāji farizēji vienkārši cepās. Un Jēzus paskatījās ar dusmām uz šiem farizējiem, viņa cietības dēļ. Tad mēs redzam, Dievs dusmo, Jēzus dusmo. Tad ir ok, ka mēs dusmojam. Un, protams, slavenā rakstvieta par dusmām no Jākaba vēstules. Mani mīļie brāļi, ik viens cilvēks liek čakls klausīties, kūtrs runāt un kūtrs dusmoties. Ja varētu teikt, lēns dusmoties. Lai tu sāc, ka tu dusmies, lai nav tā, ka kāds kaut ko pateicis un vienkārši uzsprāgst uzreiz, bet lai tu būtu lēns dusmoties. Atcerieties, mēs runājam par pacietību, lēns deglis, lai tu lēni dusmot, lai tu neuzsiltos uzreiz. Tas ir tas, par ko mēs runājam. Raksturiet, ko mēs apskatāmies 2 nedēļas atpakaļ, ko es gribu, lai mēs atkal apskatāmies, ir tāpat atpakaļ uz Efeziešu vēstuli 4. nodaļa, kur mēs runājam novilkt veco cilvēku un uzvilkt jauno cilvēku. Te ir rakstīts, ka līdz ar agrākās dzīves veidu ir jāatmet šis vecais cilvēks, un te ir rakstīts, kurš pievilcis, kā arī pievilcis iet bojā šis cilvēks, šis vecais cilvēks. Bet mums ir kas jādara, jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāapģērb šis jaunais cilvēks. Tās lietas, kas mums ir jādara. Un kas ir ļoti interesanti, šī pievilšana, skatieties šeit. Pāvils mūs pievil. Pāvils. Sātans mūs pievil. Šis kārības mūs pievil. Un viens veids, kā mēs tiekam pievilti, ka mēs domājam, ja es turpināšu rīkoties tā, kā es rīkojos, tā, kā es kādreiz rīkojos, mēs ticam, ka manas dusmas ir attaisnojums, manas dusmas ir pamatojums, un tāpēc es dusmojos. Un tas ir veids, kā mēs tiekam pievilti, jo jaunais cilvēks, kurš atjaunojas, viņš pret dusmām izturās savādāk. Un tas ir tas, ko Pāvils gribēs pateikt, tāpēc arī sako pēc tam. Un līdz ar to mēs skatīsimies, ja mēs iesim cauri tagad tam 26. pantam, esiet dusmīgi un negrēkojiet. Mēs apskatīsimies katru daļu atsevišķi. Esiet dusmīgi un negrēkojiet. Ir ļoti svarīgi, ka mēs izvērtējam savu dusmu iemeslu. Kāpēc tu esi dusmīgs? Padomā par tām situācijām, kad tu esi dusmīgs. Tas var būt tavās attiecībās ar sievu, tas var būt attiecībās ar draugiem, ar skolotāju, ar kolēģiem, draudzē. Kāpēc tu esi dusmīgs uz kādu brāli vai māsu? Kas ir tās situācijas? Jo ja viņas ir vērstas, kad tevi sajūt, ka tavas dusmas ir sautīgas, vai viņas sakņojas lepnumā, vai tev kaut kas tika nodarīts, vai tev liekas, ka tev izdarīja pārestību, tad tās visbiežāk ir dusmas, kas mums ir jānožēlo. Un, protams, ja tās dusmas ir saistītas ar Dievu, ka mēs dusmojamies par grēku kāda cilvēka dzīvē, tad arī tas mums nedod tiesības dusmoties veselu mēnesi uz to cilvēku. Jo mums taču vakarā ir jāiet gulēt. Un tāpēc ir ļoti svarīgi izvērtēt to iemeslu, kāpēc. Vai tas ir kaut kas tāds, jūs esat dzirdējuši svētā neapmierinātība. Ir ok, ka mēs paliekam dusmīgi, ka mēs ieraugam to, kas notiek pasaulē. To, kas notiek, ka, piemēram, katoliskā baznīca ir pieņēmusi kaut kāds likums, ka viņi tagad vakarēdienu, bet kristību dos tur homoseksuāļiem un gejiem un visiem tiem. Mums būtu jāpaliek dusmīgiem, kad tāda netaisnība ienāk iekšā baznīcā. Bet arī tāda aizjot vakarā gulēt, es nevaru iet un aiziet gulēt un cerēt, ka es mierīgi varēšu gulēt. Tas mums nedod absolūti nekādu tiesību. Pat ja tās dusmas ir pamatotas. Otra lieta, un kas ir ļoti grūta,
mēģināt ieturēt pauzi, pirms mēs ļaujam dusmām vaļu. Ieturēt pauzi. Jo, jūs ziniet, ir iespējams būt taisnīgi dusmīgam un tomēr sagrēkoties. Piemēram, tu ieraugi to, ka ir notikusi kaut kāda lieta, patiešām Dievs arī atbalsta tavas dusmas, viņš piekrīt, jo arī Dievs par to dusmojas, un tu tajā brīdī vienkārši salamājies, vienkārši iznāk ārā, ne? Vai, nedod Dievs, sākās vardarbība, tu sāc kauties, ne? Vai vēl kaut kādas lietas. Daudziem citiem grēkiem. Ir ļoti interesanti, Džons Traps atgādina, ka mums ka būt dusmīgam nav grēks, bet ir grūti negrēkot, kad esam dusmīgi. Ja? Būt dusmīgam nav grēks, bet ir grūti negrēkot, kad mēs esam dusmīgi. Un līdz ar to padomāsim par to tā. Ja tu spētu tikt ar dusmām galā diezgan ātri, tad tu sevi izņem ārā no tās pozīcijas, kurā tu vari sagrēkot, jo esot dusmās ir ļoti grūti negrēkot. Un ja tu vari samazināt, ja piemēram tu līdz šim dusmojies, piemēram vidējais dusmu ilgums ir 6 dienas un 7 stundas, tad tev ir ļoti daudz laika sagrēkoties tie 6 dienās, 7 stundās. Bet ja tu spēj nokārtot to līdz dienas beigām, tavs dusmas ir vidējās 16 stundas ilgas. Es zinu, tas varbūt tāds neforšs piemērs, jo kurš zina, cik viņš dusmojas. Bet ja tu vari nokārtot to līdz dienas beigām, es panācu to, ka tu nakšā rītā pamodies un tev viss ir kārtībā ar to. Jo tu esi ticis ar to galā. Piemērs, uz ko mēs skatīsimies, ir Nehemijas vēstule. Nehemijs saka tā, kad es dzirdēju viņa kliekšanu un šīs apsūdzības, es biju ļoti dusmīgs. Tas ir tas, kas ir rakstīts Bībelē. Es biju ļoti dusmīgs. Nehemijs bija ļoti dusmīgs. Un viņš aizgāja vienkārši, viņš saklapēja, viņš teica. Nē, tā tur nav rakstīts. Ko viņš darīja? Es pārdomāju tos savā prātā, un tad es apsūdzēju augsmanis un ierēdņus. Es viņiem teicu, jūs pieprasījāt augļošanu no saviem tautiešiem. Un tad es sasaucu lielu sapulci, lai ar viņiem tiktu galā. Viens princips, ko es esmu dzirdējis, ko mācu, un es esmu centies viņu iemērot, tad, kad tev atnāk kāda, varbūt, nevienmēr tas sanāk, piemēram, tu nonāc kaut kādā smagā situācijā, un tev jārēģē. Mēģini nereaģēt pirmās 24 stundas. Ļauj nomierināties. Tur ir gudrība. Jo tas, kā tu reaģēsi momentā tajā brīdī, atšķirsies pilnīgi no tā, kā tu reaģēsi pēc 24 stundām, tad, kad emocijas tiks paņemtas prom. Es esmu nenormāli daudz kļūdījies, jo viena lieta, ko es Dievam lūdzu, es lūdzu pēc lēnprātības. Man trūks lēnprātības. Es bieži reaģēju pārāk ātri. Man tas kaitina, kad es tāds esmu, bet es Dievam lūdzu, lai viņš man maina tajā ziņā. Un jūs jau arī ziniet, cik bieži tu reaģē tad, kad tev nevajadzētu reaģēt. Un tas ir tas, ko mēs varam mācīties no Nehemija. Viņš teica, es biju ļoti dusmīgs. Bet es pārdomāju to savā sirdī. Viņš vispirms pārdomāja. Es zinu, ko nozīmē pārdomāt. Tas nozīmē tas trakais stāvoklis, kur tu varbūt ej pa ielu. Es bieži vien eju pa parku un es runāju, un es viņam šitā pateiktu, un es viņam šitā teiktu, un es tā teiktu, un tā. Nē, tās neteiktu. Un tu domā par to, un tu visai cauri un saproti, ok, ļoti labi, ka es to nepateicu. Labi, kad es nomierinājos un izgāju cauri savā prātā, jo tas neskanētu labi. Man ir bijis tā, ka es citreiz WhatsAppā sūtu kādu balss ziņu, es ierunāju kaut ko pēc minūtes. Ai, nē, tā nevajadzēja teikt. Izdzies ārā un runā jaunu balss ziņu, vai ne? Bet dzīvē tev nav iespēja paņemt un izdziest ārā. Vai tad, kad tu esi nosūtījis to īziņu, nav iespējams. Būtu forši, ka būtu. Bet nav. Aristoteles ir teicis tādus vārdus. Dusmoties var ik viens, jo tas ir viegli, bet dusmoties uz pareizo cilvēku, pareizā mērā, pareizā laikā, pareizā nolūkā un pareizā veidā, tas gan nav viegli. Un tas ir grūti. Nākošā lieta, ko mēs Efeziešu vēstulē šajā 26. pantā lasām, un neļaujiet saulē norietēt jūsu dusmās. Būtībā tas, ko viņš cenšas pateikt, ir tad, kad tu esi dusmīgs, mēģini ar savām dusmām atrisināt viņus pēc iespējas ātrāk. Vienkārši domā, meklē veidus, kā atrisināt šo situāciju pēc iespējas ātrāk, jo īslaicīgas un pamatotas dusmas ir pieņemamas, tas ir ok. Bet viņām ir jāpazūd, pirms mēs ejam gulēt, pirms mēs ejam pie miega. Jūs zināt, līdzīgi ir ar sāli un pipariem. Sāls un pipari ir ļoti svarīgi. Priekš kādiem no jums ļoti svarīgi, jo jūs neko nevarat ieēst, ja nav piebērts pipars un sāls. Bet jūs zināt, kas notiek, ja piebar pa daudz. Sēdiens nav ēdams.
Un līdzīgi ir ar dusmām. Ir ok dusmoties, ja pat daudz, tas vairs nav labi. Līdzīgi ir ar pirti. Ir labi aiziet pirtī, tā vismaz runā. 15 līdz 30 minūtēm ir forši būt pirtī. Bet ja tu sēdēsi 2-3 stundas, tas galīgi nav labi tavai veselībai. Tu esi pa ilgu pirtī. Un tieši tāpēc tu esi pa ilgu dusmās, ja tu dusmojies ilgāk nekā līdz brīdim, kad tu aizēji gulēt. Un tu aizēji gulēt, pamosties un dusmojies. Aizēji gulēt nākšā dienā, atkal dusmojies. Un es iedošu vienu principu no Mateja evaņģēlija. Un ekrāna teksts varbūt būs tāds maziņš, bet klausieties. Mēs šo rakstiet mums pēc dievkalpojuma, pēc svētdienas, uzreiz būs arī svētais vakarēdienas, un jums būs iespēja nožēlot visas dusmas. Iespējams, kāds pirms dievkalpojuma nāca, un jūs reāli sastrīdējaties. Tā ir viena no visbiežāk sastopamākajām problēmām ģimenēs, kristīgās ģimenēs, kad tu nāc uz baznīcu un nezini, kāpēc visbiežāk tu sastrīdies, tad, kad jāiet uz baznīcu, nevis jāiet uz veikalu. Un tāpēc varbūt būs iespēja nožēlot kāds grēks kādiem no jums. Un tie, kas klausās mājās, jo jūs bijat dusmīgi, jo jūs neatnāciet, jo es zinu, ka ir bijuši cilvēki, kas ir nākuši uz baznīcu sastrīdējušies, jau bijuši pie baznīcas un aizgājuši mājās. Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāra, un tu atminies tajā brīdī, kamēr tu esi gatavs jau upurēt, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi. Un es šito lietu biju palaidis garām. Man visu laiku tikās tā, man nekas nav ne pret vienu. Jo es vispār tāds cilvēks pēc dabas, es vispār neturu ļaunu prātu. Bet te ir rakstīts, ja tu atminies, ka kādam brālim ir kaut kas pret tevi, tad kas tev jādara? Atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu, noej, izlīgsti vispirms ar savu brāli un tad nāc un upurē savu dāvanu. Bet mums ir tāds, nē, es labāk nokārtošu attiecības ar Dievu, uzupurēšu to dāvanu un tad ejot mājās, ar Dievas attiecības nokārtoju, lai tas brālis pats tiek ar sev galā. Tas nav tas, kas tiek mācīts. Es labprātīgi savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā, ka pretinieks tevi nenodod soģim, un soģis tevi nenodod sulainim, un tevi neiemet cietumā. Patiesi es tev saku, tu no turienes neizies, kamēr nenomaksās pēdējo ārtavu. Tas princips, ko mēs šeit ieraugam, ir tas, ka tad, kad tu apzinies, ka tev kādam brālim pret tevi kaut kas ir, tu zini, ka viņš ir nikns uz tevi, dusmīgs uz tevi, tā ir tava atbildība. Un mēs ņemsim vakarēdienu pēc neilga brīža. Tā ir tava atbildība. Tad labāk neņemt šo vakarēdienu. Kāds varbūt teiks tā, labi, tad es neņemšu vakarēdienu. Varbūt nākošu svētdienu, tad, kad mēs ēdīsim vakarēdienu, varbūt viņš neteiks to brīdinājumu. Tad es varēšu izšļūkt un paņemt. Bet Bībele saka, ka jūs ņemiet svēto vakarēdienu, jūs pārbaudiet sevi. Un tāpēc tā vietā nevis, labi, tad es šodien neņemšu, bet es gribu ņemt. Un tāpēc apņemies, ka pirmā lieta, ko tu izdarīsi pēc dievkalpojuma, ja tas nozīmē piezvanīt, uzrakstīt, ja tas nozīmē līdz nākošajai svētdienai aiziet un atrisināt to problēmu, kas tev ir ar to brāli vai māsu vai vienalga darba kolēģi, bet nokārtot to. Ja es varu minēt, piemēram, Mārtiņš daudz gadus atpakaļ tā izdarīja. Bāriņu ielā mēs vēl bijām. Viņš teica, piecēlās, viņš teica, tad to mēs nevaram to darīt. Jo es neesmu mierā ar kādu brāli. Un viņš teica, pēc 2 nedēļām viņi bija satikušies, izlīguši un viss ir kārtībā. Bet ja viņi nebūtu izlīguši, būtu pagājis mēnesis, gads un vēl vairāk gadi, iespējams būtu tāds rūgtums šodien vienam pret otru. Un tas ir tas, ko Pāvils šeit saka saistībā ar dusmām. Tu neej gulēt, pirms saule norītējas. Nokārto tās dusmas, kas tev ir. Interesanti, viens vīrs saka, Dons Nots, ka viņš un viņa sieva ir precējušies 50 gadus, un viņš stāsta, ka viņu noslēpums ir tas, ka viņi nekad nav gājuši gulēt, nenokārtojuši domstarpības. Taču Dons atzina, ka ir bijušas reizes, kad viņš pēc gulēšanas ir pavadījis kādas 10 dienas. Labi, iespējams, es nedaudz pārspīlēts, bet tas ir otrs risinājums, neiet gulēt. Bet tur nav rakstīts tikai neiet gulēt, tur rakstīts pirms saule noriet. Tā kā savā ziņā, ja jūs gribat dusmoties, dusmojieties vasarā, jo vasarā saule iet vēlāk nost nekā ziemā. Ziemā ir jau līdz pēcpusdienai jānokārto visas attiecības. Kas nav slikti.
Un visefektīvākais veids, kā uzvarēt dusmas, kā atrisināt dusmas, ir piedot pārkāpējiem. Atcerieties, ja es teicu tā, Pēters varens pūdams saka, ja es pieteiktu, taču, kad es piedodu 7 reizes tam vienam mērglim, kas man visu laiku vienu to pašu dara. Ja es saku, nē, 70 reizes 7 reizes, tas ir 490 reizes vienas dienas laikā tu piedos, ja tev to vajadzēs. Ja es saku, piedodiet, un tas ir pirmais veids, kā atrisināt mūsu dusmas. Un ziniet, dažreiz ir tā, ka mēs bieži vien, tad, kad mēs esam aizvainoti, piemēram, un dusmīgi uz kādu, mēs gribam taisnību. Mēs gribam, lai tas cilvēks mums nāk atvainojās, lai tas cilvēks mums pasaka, jā, es biju kļūdījies, viņš to neatzina, mēs to gribam. Bet ja es saku tā, ka patiesībā mums vajadzētu dažreiz pievērt acis uz to, kas mums ir izdarīts, un piedot. Īpaši par maziem, maznozīmīgiem. Un tad, kad bieži vien ir laulība problēmas risinājums, tad bieži vien ir tā, viņš man maiziņas nenes, viņš man tur zeķes nomet. Un skaidrs jau, ka tur ir vesela čupa lietām, kas sakrājušās, bet viņi sāk mētāt kaut kādas maznozīmīgas lietas. Un dažreiz ir labāk pievērt acis uz viņām. Ja Pēters saka, man nepār visam mīlēt citu, jo mīlestība pārklāja grēku daudzumu. Es domāju, ka iespējams Dievs vēlētos, lai mēs tā reaģētu vairākums reižu. Lai mēs vienkārši mīlestībā piedod tiem, kas mums ir darījuši pāri. Bet tas ir ļoti grūti. Kāpēc? Jo mēs ļoti mīlam sevi. Mums sāp, ka mūsu ego tiek aizvainots. Kā viņš man tā varēja pateikt? Kā viņš tā uzdrīkstējās? Un tāpēc, ka mans ego ir augsts? Nē. Ja viņš man neatnāks un neatvainosies, staigā. Bet es domāju, ka tas labākais veids būtu šīs lietas risināt, ka mēs vienkārši viņus atlaižam. Un es zinu, ka varbūt tās priekš kādiem slēgās tas nav iespējams, bet pamēģini. Pamēģini vienkārši palaist kādu lietu, kur tu varbūt tās tur kaut kāds sīkums un saka, zini kā, varbūt, ka tas tomēr var to piedot. Varbūt, ka tas var. Un pēdējā lieta, nedodiet vietu vēlnam. Kad mēs dusmojamies, mums ir jāsaprot viena lieta, ka neapvaldītas dusmas, viņām ir dēmoniskas sekas. Okay? Dēmoniskas sekas. Un es paskaidrošu kādā veidā, jo, ja mēs rīkojamies dusmās nepareizi un grēkojam, mēs atveram durvis sātanam, lai viņš varētu uzbrukt mums un caur mums pēc tam arī citiem. Jēzus saka, ka dusmas ir slepkavības sakne. Atcerieties, pagājušajā reizē mēs skatījāmies uz 3 salīdzinājumiem. Šodien paņemsim vienu to pašu, ko mēs rēģējām pagājušajā reizē. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev nebūs nokaut. Un kas nokauj, tas ir sodāms tiesā. Jēzus saka, bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, arī ir sodāms tiesā. Tas, ko Jēzus mēģina pateikt tikai tāpēc, ka tu esi nokausis savu brāli, vai tu neesi nokausis nevienu cilvēku, nenozīmē, ka tu esi labāks. Jo, ja tu dusmos savu brāli, tas ir tieši tāpatās, ja tu viņu nokautu. Jo nav starpības, tu grēko. Un tāpēc Bībelē bieži vien dusmas ar slepkavību liek kopā. Jāņa evaņģēlijā 8:44 rakstīts, Sātans ir bijis slepkava, skatoties kopā ar iepriekšējo pāntu, tev nebūs nokaut, kas savu brāli dusmo. Sātans ir bijis slepkava un nepastāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Atcerieties, Sātana vēlme bija zakt, nokaut un nomaitāt. Tad, kad kristietim piemīt netaisnīgas dusmas, tās ir tādas dzirkstelītes, ka tad, kad tu dod Sātanam vietu, Sātans var uzpūst uguni, Sātans var pieliet benzīnu, degvielu, piemest klāt kurināmo, lai tās dusmas, kas tev ir, tās dzirkstelītes, lai viņas aizsiltos dusmās. Ja tas ir veids, kas notiek, kad mēs dodam Sātanam vietu. Un daudzās draudzēs, un šī ir ļoti, ļoti, ļoti nopietna lieta, daudzās kristīgās draudzēs nesaskaņas starp brāļiem un māsiem, nepiedošana starp brāļiem un māsām var ielikt gadiem ilgi. Draudzē, parunāsim tā, tad, kad tu nepiedod, piemēram, tam otram cilvēkam, starp tevi, tavā dzīvē var ienākt Sātana ietekmes, starp jūsu attiecībām tu dod vietu Sātanam, bet tad, kad mēs to darām kā brālis un māsa, un to dara, piemēram, Kristur ar Elīnu, tur sastīdētos un būt dusmīgs un Samantu tur ar Marīnu, un vēl tur kādu. Tas izveidot mūsu draudzē, kad Sātanam būtu vieta vienā vietā, otrā vietā, trešā vietā, un viņš tādā veidā var pārņemt draudzi.
Un tāpēc ir rakstīts, nedodiet vietu vēlnam. Jēzus teica, ja jūs no sirds nepiedosiet, tad Dievs arī jums nepiedos. Un nodos tu tālāk rakstīts Mateja evaņģēlijā, nodos jūs mocītājiem. Un tas ir tas, kad Sātans gūst ietekmi mūsu dzīvē, viņš gūst spēku mūsu dzīvē, viņš gūst vietu mūsu dzīvē, ka viņš var mūs mocīt dusmās, caur dusmām un nepiedošanu mocīt un kārdināt, un cilvēki bieži vien cīnās ar trauksmi, depresiju, neprātīgām domām, dažkārt ar slimībām, un tas viss tikai tāpēc, ka viņi ir atvēruši durvis Sātanam ar nepiedošanu, un Sātans no šī nepiedošanas stāvokļa ir ieņēmis vietu tavā dzīvē. Un viens no iemesliem, kāpēc ir jāatbrīvojas no dusmām, ir saistīts tieši ar šīm demoniskajām sekām, kuras mēs atdodam Sātanam. Un tad, kad šeit ir rakstīts, nedodiet vietu vēlnam, tur ir šis grieķu vārds vietu, nedodiet vietu vēlnam, tur ir lietot šis grieķu vārds topos, kas nozīmē fizisku vietu, jeb nedodiet citos angļu tulkojumos rakstīts, nedodiet iespēju Sātanam. Nedodiet iespēju Sātanam, nedodiet vietu. Tāpēc ir teiciens, iedod Sātanam mazo pirkstiņu, un ko viņš izdarīs? Paņems visu roku. Viņam neinteresē tās mazais pirkstiņš. Viņam viņš interesē tikai, lai iegūtu visu tavu roku. Un ļoti interesanti bija tāds salīdzinājums, kad piemēram, klintskāpēji. Jūs esat redzējuši, ka tie, kas kāp klintīs, viņiem pa lieliem ir tāda šoseja, gluds ceļš, un viņi vienkārši ar virvēm rāpjās augšā. Tā nav tur šoseja. Parasti tu skaties klintskāpējiem, un es vienu dienu kaut kā laika apakaļ nostājos video, es biju vienkārši šokā par to, ko viņi spēja izdarīt. Dažreiz klintskāpējiem vajadzīgs 3-4 mm, puscentimetru klints maliņus, kur viņš pieliek savu pirkstu, vienkārši nenormāls krampis, bet viņš pieliek savu pirkstu, atrod vēl vienu tādu pašu, uzliek kājus kaut kādu šitādu mazu mikroskopisku, un viņš reāli uz tām 3 mazām lietiņām notur savu svaru, un tad dažreiz viņš uz viņu atsperās un pieķerās pie nākošās vietas, un jūs saprotat, ja? Viņš pa maziem gabaliņiem nāk augšā. Sātans dara tieši to pašu. Viņam jau nevajag daudz. Te rakstīts, nedodiet vietu vēlnam. Ja tu iedos Sātanam, kur ielikt vienu pirkstiņu, otru pirkstiņu, kādā vietā kājiņu, un tad viņš kāps augstāk un augstāk un augstāk, un arvien vairāk iegūst vietu tavā dzīvē. Tāpēc, kā uzvarēt dusmas? Ja, piemēram, tu konstatē, ka jā, man ir problēmas ar dusmām, vai tad, kad es sadusmojos, es nespēju viņam tikt galā, tad jautājums, kā es varu viņus atrisināt. Romiešu vēstulē ir dots risinājums 12. nodaļā, un ļoti grūts risinājums. Romiešu vēstulē 12. nodaļā 19. 21. pants. Neatriebieties paši, mīļie. Kad es viņam tulīt iedošu, kā es viņam tulīt atmaksāšu. Bet atstājiet vietu Dieva dusmībai, jo ir rakstīts, man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka tas kungs. Šis 19. pants, Dievs saka tā, šito lietu atstāj man. Nē, Dievs, es pats tikšu galā. Dievs saka, jā, labi ir, lasām tālāk 20. pantu. Ko tad tu dari? Dievs saka, ja tu kaut ko gribi darīt, tad, ja tavs ienaidnieks ir izsācis, tad paēdini viņu. Ja tavs ienaidnieks ir slāpējis, tad dod viņam dzērt. Tā darīdams, tu uz viņa galvas sakrēs kvēlojas šogals, ļaunums, lai tev neuzvar, bet tu pats uzvari ļauno ar labo. Ja tu kaut ko gribi darīt, padzirdini savu ienaidnieku, paēdini savu ienaidnieku. Bet mums tāds, nē, es pats dusmošos. Dievs saka, un kas te rakstīts, mīļie, atstājiet vietu vēlnam. Un ko es gribēju, mēs saprotam? Šeit ir rakstīts, atstājiet vietu. Šis vārds vieta ir tas pats vārds, kas ir rakstīts šeit, un nedodiet vietu vēlnam. Jūs redzat, mums ir 2 opcijas. Mēs jebkurā gadījumā dusmojoties, tad, kad mēs būsim dusmīgi, pamatotas dusmas, nepamatotas dusmas, maznozīmīgi. Tad, kad mēs būsim dusmīgi, mēs dosim vietu kādam. Vai nu mēs viņu dosim Dievam, šeit ir rakstīts, mēs atstājiet vietu Dieva dusmai, vai mēs dosim vietu vēlnam. Mums ir 2 izvēles. Mūsu rīcības būs tās, kuras pateiks, kam mēs dodam vietu.
Vēl viena ļoti laba raksturvieta. 1. Pētera, jo šis ir, kas mums jādara, dodiet vietu tātad Dievam, Dieva dusmībai, un mums tiek dots Jēzus piemērs. Bet ja jūs labu darīdam cietīsiet pārastības un tās panesīsiet, tas Dievam labi patīk. Jo jūs to esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi. Tātad Jēzus mums ir atstājis piemēru, kuram sekot. Un kāds ir šis viņa piemērs? Jēzus grēka nedarīja, viltu neatrada viņa mutē, viņu zaimoja, bet viņš neatbildēja ar zaimiem. Ciesdams viņš nedraudēja, bet ko Jēzus izdarīja? Kas ir tas, ko Jēzus izdarīja? Bet viņš atstāja vietu tām, kas spriež taisnu tiesu. Jēzus atstāja tiesu Dievam, savam tēvam. Tas ir tas, kam mēs esam aicināti sekot. Tad, kad tu gribi dusmoties, ir ok, pirmās emocijas, pārdomā tās, bet tad saprot, Dievs, es atstāšu tev. Tu tiec galā. Es negribu dusmoties, jo savādāk es dodu vietu vēlnam. Dievs, es atstāju šo tev, tavā ziņā. Dievs, tu lūdzu palīdz man to uzvarēt. Un skatieties, kam jūs piedodat, tam arī es piedodu. Ja es kādam esmu piedevis, tad es esmu to darījis jūsu dēļ, Kristus vaiga priekšā, lai Sātans mūs nepieviltu, jo viņa nodomi mums ir labi zināmi. Kāda ir Sātana nodoma? Sātana nodoms ir mūs pievilt. Tas te ir atklāts. Sātans mūs nepieviltu, proti Sātans mūs pieviļ. Un kādā veidā viņš mūs pieviļ? Tad, kad es noticu, ka manas dusmas ir attaisnojums un man ir tiesības dusmoties, un tad ir vēl tāds silent treatment, ko es dzirdējuši, kad nerunā viens ar otru. Tur es dzirdēju citi 5 dienas, viens man kādreiz teica, ilgākais ir bijis tuvu mēnesim. Iedomājieties, tuvu mēnesim turēt dusmas. Cik daudz vietu mēs iedodam Sātanam. Viņam nav jāmocās par to klinti kāpt augšā. Tur viņam ceļš tiek izkalts, ka viņš var vienkārši paskatīties uz skaisto skatu un kāpt augšā. Tad, kad mēs dodam vietu vēlnam ar šīm lietām, viņš mūs pieviļ. Mēs tiekam pievilti, ka mēs noticam, ka manas dusmas ir attaisnojams. Tāpēc Efeziešu vēstules 4. nodaļas, tad, kad viss šīs lietas iziet cauri, viņš noslēdz 4. nodaļu, 31. 32. pantu, ko viņš saka, tāpēc atmetiet, tātad aizmet projām no sevis ko? Rūgtumu, kas veidojās dusmās, dusmas, niknumu, kliekšanu, apmelošanu, ļaunprātību. Es, ka pastiešu šito sarakstu, visas šīs lietas ir tās, kuras mēs spējam izdarīt un izdarām bieži vien dusmojoties. Rūgtums izveidojās, dusmas, niknums. Grūti redzēt cilvēku, kurš nav nikns, kad viņš dusmojas. Kliekšana, pārsvarā tas ir paceltā balss tonī, lai izteiktos maigi. Apmelošana, dusmās bieži vien. Tu vienmēr šito ten, kas nav taisnība, vai tu nekad šito ten, kas nav taisnība, un viss ļaunprātība. Bet ir risinājums. Tā vietā esiet cits pret citu laipni, iejūtīgi, žēlsirdīgi, piedodiet cits citam, un tā motivācija tam ir tāpēc, ka arī Kristu Jēzu Dievs jums ir piedevis. Tāpēc galvenā doma, ko es jums šodien gribu pateikt, ir, ka tu valdīsi pār dusmām un Sātanu, vai dusmas un Sātans valdīs pār tevi. Katra viena no mūsu dzīvēs, kāds valdīs pār kaut ko. Vai nu dusmas un Sātans valdīs pār tevi, jo tu viņam tādā veidā dod vietu, vai tu valdīsi pār dusmām, un tu valdīsi pār Sātanu, un vietu dusmām tu atdos Dievam. Un es gribu, lai tu paskaties uz savu dzīvi tagad, un to, cik bieži un cik lielā mērā tu dusmojies. Vai dusmas tev aizved pie rūgtuma? Vēl trakāk, pie nepiedošanas. Un tas nevienā vietā tev nenāk par labu. Jo, kas ir interesanti, dusmas ir kā skābe, jeb inde, kas nodara lielāku ļaunumu traukam, kurā tā tiek uzglabāta, nekā tam, uz kā tā tiek izlieta. Šī inde, jeb skābe, var nodarīt lielāku kaitējumu tev, tam traukam, kurš tās dusmas sevī tur, nekā tam, uz kā tās dusmas tiek izgāstas.
Tas ir līdzīgi, ko Viljams Šulcs teica. Atcerieties par nepiedošanu. Viņš teica, tas ir tāpatās kā ēst pašam žurku indi, cerot, ka tas otrs cilvēks nomirs no viņas. Tas vienkārši tā nestrādā. Daudz lietas mūsu dzīvē mainītos uz labo pusi, ja mēs pārstātu ilglaicīgi dusmoties, ja mēs piedotu, nepieminētu. Vai kolosiešos ir teikts, panesiet cits citu. Tur viņš rakstīts, panesiet cits citu un piedodiet cits citam, ja kādam pret ko sūdzēties, un tas vārds panesiet. Dažreiz būs cilvēki, un es domāju, tas ir speciāli tā iekārtots dzīvē, kurus mums būs grūti mīlēt, un vienīgā versija būs viņus panest. Vienkārši panest. Pāvils mums dod motivāciju, kāpēc nedusmoties. Nedusmojieties, jo mēs dodam vietu vēlnam. Un šis vārds nedodiet ir Pāvils izteiksmē tagadnējā noliegumu. Tas ir, proti, nozīmē pārstāj dot vietu vēlnam. Vairs nedod vēlnam vietu. Pietiek, viņš jau pietiekoši ir iznīcinājis tavu dzīvi. Tu esi pietiekoši viņam dusmojoties devis vietu. Pietiek, stop, nedod vairs sātanam vietu. Padzen viņu projām, izspied viņu laukā no tās gultas, lai viņam nav vietas tavā dzīvē vairāk. Un tad tu nonāksi vietā, kur nebūs neviens cilvēks, uz kuru tu turēsi rūgtumu, uz kuru tu būsi dusmīgs, tāpēc, ka viņš man to vai šito. Bet tu būsi brīvs, jo tu iemantosi mieru, kādu līdz šim tu nekad neesi varējis iemantot. Un pēdējā lieta, patiesībā, ar ko es arī gribu noslēgt, mēs, protams, to paskatīsimies uz pēdējo raksturvietu, un tos noslēdz gara raksturvieta. Es viņu nolasīšu, tas ir 4. psalms. Viņš nebūs uz ekrāniem, bet būs tikai 2 panti uz ekrāna. 2 panti, kurus es gribu, lai jūs ieraugiet. Jūs varat mājās arī paskatīties šo psalmu, jo 4. psalms, 9. pants ir tas, kur jūs bieži lūdzat. Un es pirmo reizi, kad gatavoju šo svētdienu, es īstenībā pirmo reizi ieraudzīju, kad es to psalmu biju lūdzis bišķiņ citā kontekstā, jo šis psalms mums atklāja kaut ko citu. 4. psalms. Uzklausi, es no 2. pānta sāku lasīt. Uzklausi manus saucienus, manas taisnības Dievs. Kad biju spaidos, tu manā priekšā pavēri durvis, tad nu žēlo mani un uzklausi, ko es lūdzu. Cilvēku bērni, cik ilgi, lai mans gods paliek kaunā, cik ilgi jūs mīlēsiet to, kas iznīkst un pieķersieties meliem. Tad nu ziniet, ka tas kungs mani brīnišķi vadījis. Viņš uzklausa visas manas lūgšanas. Dusmojiet, bet negrēkojiet. Šis ir burtiskais tulkojums, ko Pāvils lieto. Dusmojiet, bet negrēkojiet. Pārdomājiet klusībā savās sirdīs, kad jau esat savās guļas vietās un klusiet. Nesiet taisnības upurus un paļaujieties uz to kungu. Gan jau daudzi saka, kas dos mums laimi? Pacel tu, kungs, par mums sava vaiga gaišumu. Tu esi devis lielāku prieku manai sirdī nekā viņiem laikos, kad viņiem labības un pilna pa pilnam. Es apgūšos mierā un dusēšu, jo tu vien dari, ka dzīvoju drošībā. Es tagad izcelšu uz ekrāna 5. un 9. pāntu, lai jūs ieraugiet, kā tas iet kopā kontekstā ar 4. nodaļas 26. pāntu un 27. pāntu Efeziešu vēstulē. Skatieties! Dusmojiet, bet negrēkojiet. Burtiski tas ir tas pats, kas ir rakstīts Efeziešu vēstules 26. pānta sākumā. Bet tad viņš mums dod, kas mums ir jādara. Pārdomājiet klusībā savās sirdīs, kad esat jau savās guļas vietās un klusiet. Dusmojiet, bet negrēkojiet. Tas nozīmē, tad, kad tu aizēji vakarā gulēt, kas tur rakstīts? Pārdomā klusībā savās sirdīs, bet bieži vien jaunieši iet gulēt ar austiņām vai pie televizora, vai skatās tik ilgi ekrānos, līdz tu aizmiedz. Bet te ir rakstīts, ka ir dienas beiga pienākusi. Tu pārdomā klusībā, kas šodien ir noticis. Tu pārdomā, kurš tevi ir dusmojis, uz kuru tu esi dusmojis. Savās sirdīs, kad esi savā guļas vietā. Un tad noslēdzot psalmu, viņš saka to pantu, kur es bieži vien gulēju, ejot citēju Dievam. Es lūdzu šo pantu. Dievs, es apgulšos mierā un dusēšu, jo tu vien dari, ka dzīvoju drošībā. Vienkārši padomāju par to. Tu esi sabļāvis uz visiem, kuriem tu vari sabļaut dienas laikā. Tu esi vienkārši dusmu kamils, tu esi neapmierināts, tu esi pilns ar rūgtumu, nepiedošanām. Tu vakarā vēl pasēdi, uzlieks kaut kādu komentāru Facebookā un
Tad tu vakarā saki Dievam, ok, Dievs, paldies Tev par šo dienu, un tad tu nosēdz lūkšanu, un es apgulšos Dievs mierā, un tu sēž, jo tu vien dari, ka dzīvē drošībā, un Dievs saka nopietni. Tu nopietni domā, ka es Tev došu mieru un drošību, kamēr tu esi sadusmojies un dzīvo dusmās? Un tāpēc tas, ko es ieraugu, kā šis psalms iet kopā ar to, ko Pāvils saka Efeziešiem, viņš saka tā, ja tu vakarā gulēji ejot, izslēgs gaismu, izslēgs mūziku, apklusīs, izies cauri savai dienai, pārdomās savās domās, uz kur tu esi bijis dusmīgs, lūgsi Dievam piedošanu, kur tu esi kļūdījies, lūgsi Dievam, lai Viņš paņem projām jebkādas dusmas un rūgtumu, lai nekāds rūgtums rīt no rīta pieceļoties nebūtu tavā sirdī, lai nekāda nepiedošana nebūtu tavā sirdī, lai tu pieceltos, tu vari teikt, nē, es neesmu dusmīgs vairāk uz viņu. Īpaši attiecībās starp vīru un sievu, bet jebkura veida attiecībās, brāļus, māsas, baznīcā, darbā, skolā vienalga. Un ja tu izdarīsi šo, kas ir rakstīts 5. pantā, kas ir rakstīts šeit, visā 5. pantā, tad, kad izdarīsi šo, tad es varu teikt, šis ir rezultāts. 9. pants kļūst par balvu. 9. pants kļūst tas, Dievs saka, un tagad, kad tu esi nokārtojis attiecības ar visiem, tu vari apgulties mierā, dusēt mierā un dzīvot drošībā, tāpēc, ka Dievs tev viņu ir devis. Atceries, tu valdīsi pār dusmām un sātanu, vai dusmas un sātans valdīs pār tevi. Tu iegūsi mieru un drošību, ja tu valdīsi pār dusmām un sātanu. Tu iegūsi nemieru un nedrošību, ja dusmas un sātans valdīs pār tevi. Tāpēc, brāļi un māsas, es jūs gribu iedrošināt pievērst dusmām milzīgu uzmanību, jo iespējams daudz no mums esam iedevuši ļoti daudz vietas sātanam savā dzīvē. Ir laiks padzīt sātanu projām no tavas dzīves. Ir laiks padzīt sātanu projām no jūsu laulībām. Ir laiks padzīt projām sātanu no mūsu draudzes. Jo mēs negribam dot sātanam vietu. Mēs gribam atstāt vietu Dieva dusmībai, lai Dievs tiek ar to galā. Mēs sekosim Jēzus piemēram, kurš neatbildēja, kurš klusēja, bet kurš visu atstāja tam, kurš spriež taisnu tiesu. Un tad es ticu, mēs varēsim vakarā aiziet gulēt. Nebūs jālieto antidepresanti, nebūs jālieto miega zāles, ja mēs būsim izdarījuši to, ko Dievs no mums sagaida. Un varbūt tās kāds šajā vakarā ir šeit un saka, es nepazīstu Dievu. Jūs ziniet, dusmas ir grēks. Un tāda, kāda mēs esam, mēs nevaram nākt Dievu priekšā, bet Dievs grib mums piedot. Varbūt tu dusmās esi izdarījis, un es pateikšu godīgi, iespējams, dusmas ir tā emocija, kuru laikā cilvēki ir izdarījuši vislielākos noziegumus. Iespējams, dusmu brīžos tu esi pateicis vārdus, kas tevi vajās līdz pašai dzīves pēdējai dienai. Es esmu dzirdējis kādas liecības, un es viņas neteikšu publiski, bet es esmu dzirdējis dažas lietas, kad es viņas dzirdēju, man likās, wow! Kad dusmās cilvēks kaut ko pateica, un tas ietekmē tādā mērā, ka otrs cilvēks, kas tur gāja bojā. Tas var paņemt kādam citam no dzīvību. Dusmas ir grēks. Tāpēc es gribu aicināt katru vienu no jums, kas vēl Jēzu Kristu nepazīst kā savu kungu glābēju, tu nezini, kur tu nonākt, ja tu nomirti. Es gribu, lai tu zini to, ka Dievs jau nav nācis, lai mūs tiesātu, bet lai mēs varētu iegūt piedošanu, lai mēs varētu saņemt piedošanu, lai mēs varētu tikt atjaunot savā prātā un uzģērbt šo jauno cilvēku, kurš nevis dusmo, bet kurš visas dusmas atstāj Dievam. Es vienkārši gribu, lai jūs to zināt, un lai jūs nākat un jautājat, ja jums ir jautājumi, neiet mājās ar viņiem, bet meklē iegūt piedošanu par tiem grēkiem, kurus tu esi darījis. Un mēs, brāļi un māsas, izstumsim sātanu ārā no savām dzīvēm. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka mums ir dots šāds vārds un šāda iespēja patiesībā, un pat vara un spēks padzīt sātanu no savām dzīvēm. Un, diemžēl, mums ir arī dots spēks sātanu ielaist savās dzīvēs. Tāpēc, Svētais Dievs, es lūdzu, ka Tu mums palīdzi stāties pretī sātanam. Stāties viņam pretī, stāties pretī dusmām un nedot viņam vietu. Un Tēvs, daudz iespējams ir grēkojuši savās dusmās, izdarījuši lietas, kas ir jānožēlo un kuras varbūt ir ar neatgriezeniskām sakām. Tēvs, Tu esi piedošanas Dievs. Tu spēj piedot un atjaunot, mēs lūdzam pēc tā, kam tas ir nepieciešams. Varbūt kāda laulība ir izjaukta vai sadragāta vai ietekmēta, Tēvs, dēļ dusmām, es lūdzu, ka Tu to atjauno. Vai attiecības starp diviem cilvēkiem vienalga, kur atjauno, Tēvs.
Tēvs, lai Tava žēlstība var būt par mums šajā mirklī, nākošajā nedēļā. Un mēs varam visu dusmību un tiesu atstāt Tev. Tev lūdzu, Jēzus, Tavā vārdā. Amen.